Ir sestdiena, man rīt ir tirdziņš, šodien mēs gatavojamies. Es izmēģinu savu jauno statīvu. Man vīrs uzdāvināja statīvu ar riņķa gaismu, kurā var ielikt telefonu, es varu arī ielikt GoPro, kas ir superīgi. Šobrīd viņi strādā uz pārnēsājamo bateriju, es varu ieslēgt arī krāsas, toņus, bet jā, par to es arī varu kādreiz parunāt, kad es būšu iepraktizējis ar tām lietām strādāt. Bet rīt ir tirdziņš. Man ir vēl daudz lietas, ko pabeigt, bet es gribēju sākumā izlikt visu, ko es esmu pabeigusi, kas ir gatavs, kas vēl varbūt bišķi jāpabeidz un saprast, kam vēl vajag birkas klāt. Jo ir lietas, kam ir vai nu pazudušas birkas, kam vēl nav bijušas birkas, ir lietas, kas ir pavisam jaunas, kam vēl nav birkas, ir lietas, kam arī nebūs. Es, piemēram, nevaru izdomāt, es domāju, ka es skrančījiem netaisīšu birkas. Man priekš Potter skrančījiem bija birkas, bet vai vajag? Es īsti domāju, ka vismaz šoreiz nē, varbūt kādreiz nākotnē. Šoreiz viņi stāvēs kopā un tur būs cenu zīmīte. Tīri izmēģinājumā mēs arī labprāt gribētu parunāt par to, cik tas viss kopā, cik man esošais, cik šitais viss, kas man ir gatavs, ko es ņemšu uz tirdziņu izmaksā, un redzēsim, kāda man mērķi, un redzēsim, kā man veiksies tirdziņā un pēc. Man ir birkas šīm 4 cepurēm. Šīs cepuras, tāpatās kā dažas ausainas, liela daļa no ausainēm, piedzīvo savu pirmspēdējo un pēdējo tirdziņu, jo es domāju, ja viņas man tagad neizdosies pārdot uz vietas, es viņas jaukšu ārā un viņas pārtaps, piemēram, visticamāk šīs cepures varētu pat taisno jau pārtapt ļoti vienkāršā veidā par ķirbīšiem, kas šobrīd ir ļoti populāri. Nezinu, vismaz nezinu vai pie mums, bet ārzemēs es skatos diezgan padaudz ārzemju tirdziņu vlogus un vispārējo gan Austrālijā, gan Amerikā, gan Anglijā. Un pārdomas par dekoriem, jo šādā sastāvā, šāda tipa es vairs netaisīšu. Varbūt no šīm pašām dzijām, dzīvu veidu no tieši šīm pašām, bet ne vairāk šādas tamborētas, tās jau būs adītas, vai rokām, vai ar adām mašīnu. Redzēs, vai es gribēšu ieguldīties adām mašīnā, bet, adām mašīnas reiz nozīmē, ka es varu pazemināt cenu, kas cilvēkiem ir interesantāk. Jo ar roku adītas cepures ir ilgs darbs. Ar roku tamborētas cepures jau ir ilgs darbs, un tas ir īsāks. Jā, šīs 4. Agrāk cena vienai cepurei bija no 20 līdz 25 eiro. Atkarībā bija no situācijas, teiksim tā, momentu un vispārējā no dzīves cenas. Šie brīdi es viņas izpārdošu ārā pa 10. Es aizmirstu piebilst, ka tās ir no alpakas un aitas vilnas. Tad rekur ir tādi paši tipa ausainas, dažas pat sakrīt krāsās. Es agrāk piedāvāju komplektiņus, kad arī komplektā ņemot bija pazināta cena cepurei un ausainai. Ausainas visu laiku ir gājuši pa 8 līdz 10 eiro. Tad pie pazinātās cenas bija 8, pilnā bija 10. Tagad es viņas izpārdošu pa 5. Ir dažas rekur ir 2, kas ir vairāk krāsu. Pārējās ir vienkrāsainas. Šeit, man liekas, trūkst birkas tieši tām 2, kas ir vairāku krāsu. Tās es atlikšu atsevišķi malā. Tā man vajag birkas. Tad šeit ir merino vilnas ausainas. Uz pasūtījumiem šīs ir ļoti populāras, bet tad, kad man viņas ir gatavas, neviens īsti par viņām neinteresējās. Bet interesējās, ka pasūta kādu citu krāsu vai lielākas vai mazākas. Tā kā nav nejausmas, kāpēc tieši gatavās nevienam neiet pie sirds. Varbūt toņi. Varbūt. Bet šīs arī. Un šeit ir tāda paša dizaina kā tās, tikai merino vilnas. Šīs arī. Šīs parasti ir 12 eiro. Šobrīd es izpārdošu pa 5 tāpatās. Un tālāk ir lietas, kurām nav birkas, jo pa lielam ir tā. Kur šīs ausainas ir, šīs man ir 2. rudeni.
Jā, rudenī un pavasarī, ziemā arī īstenībā populārākais pasūtījums no alsainēm tieši, kas man ir. Viņas ir merino vilnas, viņas ir dubultās, siltās. Es pati nēsāju cauri ziemu, man ir pelēka. Es gribu arī sev šogad uzadīt vēl kādu citu krāsu. Šīs es kā biju gatavojusi. Plāns bija tāds. Plāns bija, ka es rudenī atvēršu savu internetu veikalu. Gribēju septembrī. Tad sapratu, ka es septembrī piedalīšos tirdziņos un internetu veikals ar tirdziņiem vienlaicīgi ar to, cik man daudz lietas ir gatavas, īsti nestrādā. Izlēmu par labu tirdziņiem sākumā, un tad oktobrī vai novembrī es ļoti vēlētos atvērt internetu veikalu, kurā arī piedāvāt savus pakalpojumus, jo es esmu sākusi taisīt adītu formu vārdus un visādas dizainus es ielikšu bildīt tepatās blakus. Pašlaik ir bijuši pāris pasūtījumi, man ļoti patīk taisīt, un es trenējos un mēģinu jaunas idejas un visu pārējo. Bet jā, šīs ausainas. Šīs ausainas tirdziņos es esmu ņēmusi vienu reizi. Tirdziņos viņas kaut kā nav aizgājušas salīdzinājumā, jo man blakus ir ausainas par 10 eiro, un tad šīs ir 18. Jo te arī aiziet diezgan ilgs laiks, un aiziet diezgan daudz materiālu. Bet jā, šīs es biju sagatavojusi priekš internetu veikala. Šīs ir pats svaigākā, tā arī otra vajag, bet ne līdz tirdziem nepaspēšu, bet šobrīd visas ir gan arī 2 eksemplāros. Pēc tirdziņa, protams, viņas ies internetu veikalā, ja viņas paliks pāri. Bet to es nezinu. Tiešām nezinu, kā būs. Man nav jausmas. Šāds tirdziņš vēl nav bijis. Šis ir Pierīgas lielais, tā kā lieltirgus vai lielais tirgus, ko organizē Salaspils. Iepriekšēji organizētajā Salaspils tirdziņā, kas bija Doles salā, man veicās nepārāk. Es atsitu savu vietu. Salaspils pilsētas organizētie tirdziņi par teltsvietu prasa 4 eiro. Lielums atsit teltsvietu un degvielu aizvest materiālus. Bet es dzīvoju tepatās, līdz ar to tas nav baigi daudz. Tā kā jā, šoreiz man mērķi ir mazliet lielāki, es ceru. Tas ir jauna tipa tirdziņš pie 50 pārdevējiem kopā, vienlaicīgi ar tēvdienas pasākumiem, tā kā varētu būt interesanti. Man ir zeķītes. Šogad iesāku izaicinājumu katru nedēļu radīt pa zeķītēm, es pie viņu padevos. Jo man ir mājās maziņš bērniņš. Un ar maziņu bērniņu sanāk strādāt tad, kad sanāk. Nevienmēr. Līdz ar to es arī šobrīd izmantoju momentu, kad esmu mājās vien pati. Mazā ir izbraucienā ar tēti pa pilsētu. Un es varu uzfilmēt mierīgi video un izplānot, kas man jādara. Bet jā, man ir zeķītes. Šīs ir lielākas zeķītes. Negribu savalkt, bet liekas, ka 3 līdz 4 gadi man ir pierakstīts, jāpaskatās un jāpieliek noteikti birka. Tad šeit ir 2 pāri, šīs ir mans populārākās zeķītes. Kā lai parāda? Šī dizaina zeķītes ir mans populārākās. Es viņas parasti var redzēt daudzos storijos, ka es viņas filmēju un fotografēju, jo cilvēki viņas patīk. Un tikko kā es par viņām atgāju, tā man nāk jauni pasūtījumi, par ko es priecājos, jo man ļoti patīk viņas adīt. Esmu atstrādājusi veidu, kā es viņas adu, līdz ar to man viņas ir vieglāk adīt nekā, piemēram, šāda tipa zeķītes, kas ir parastākas, tur nav pīne, bet es jau šīs esmu tik daudz adījusi un atstrādājusi. Bet jā, 4 pāri šādām izmēri ir šitie 0 līdz 6 un šie ir 6 līdz 12. Es agrāk taisīju arī starpizmēru, bet kopš man ir maza meitiņa, protams, viņai arī ir kolekcija ar šīm tieši zeķītēm, un es secināju, ka to starpizmēru īsti nevajag, jo 0 līdz 6 ļoti labi izaug līdzi. 6, 7 mierīgi var uzvilkt, un tad es jau velku nākamās, un nākamās arī diezgan labi vilks līdz pat gada vecumam. Jo merino vilna
šīs ir no merino vilas. Un jā, tad, protams, viens pāris šīs ir vairāk 0 līdz 3. Šīs gan ir tādas mazliet šaurākas. Iespējams, to pīņu dēļ šīs ir tā kā dzīvo labāk līdzi. Es nezinu, bet šīs ir mazākas sajūtās, un tāpēc arī viņas neliktu kategorijā līdz 6 mēnešiem. Tā kā, jā, kopā 5 pāri ar merino zeķītēm, vienas aitas vilnas zeķītes. Šīm arī visām man vajag birkas. Scrunchie. Harry Potter scrunchie. Šie man ir čupiņa. Šiem es nelikšu birkas, šie man ies tāpatās. Jā, bet čupiņa ir šāda. Labi čupiņi. Tie bija parastas kokvilnas, tad šie ir kokvilnas trikotāžas scrunchie. Gan vasaras izlase ar tādiem, ko es biju pazaudējusi. Man likās, ka es zināju, ka es biju šādus uzšuvusi, bet es viņu kaut kā biju palaidusi garām, vai es biju kaut kur ne tā viņu ielikusi plauktā. Šie saskana ar mazu bērnu cepurītēm. Man cepurītes liekas, ka ir palikuši tikai 1 līdz 2 gadu izbērnu, kurus atstāšu savai meitiņai. Jo man ļoti patīk pašai šīs cepurītes dizains. Tur virsū ir lapsiņas, teltiņas, kaut kas tur vēl bija, bet, tāds ļoti gaišs un rotaļīgs. Bet jā, tad šī čupiņa ar matagumijām arī, un man ir palikusi vēl viena tamborētā gumija. Man pašai viņas ļoti patīk, tirdziņos arī viņas ir diezgan aizgājušas, bet veikaliņā pārdot atsevišķi tā kā internetā īsti neaiziet. Līdz ar to es domāju, ja šādas es turpināšu taisīt, tad viņas taisīšu tikai uz tirdziņiem, tad šī kļūs par tādu tirdziņu ekskluzīvo preci, vismaz uz kādu laiku noteikti. Tad man ir krūzīšu paliknīši dažādās krāsās, pa 2. Es viņam arī piedāvāšu tā, ka viņi var iegādāties pa 1, bet var iegādāties pa 2 mazliet lētāk, ņem 4 un var vēl lētāk iespējams. Daudzas lietas es piedāvāšu tā, ka pārdot pa 2, piemēram, matugumijas, pa 2 lētāk. Būs arī matu sprādes, kuras es teikt vēl nevaru parādīt, jo viņas nav gatavas, man ir jāpabeidz, esmu iesākusi tikai un vienīgi tirdziņam. Zaķēšu grauzīši. 4 gabali vairāk, es nebiju domājusi taisīt šobrīd. Bet šiem gan ir jāuztais birkas. Bet man ļoti patīk. Man ļoti iepatikās manas kartiņas. Kartiņas man ik pa laikam ir ļoti populāras, bet kaut kādos momentos jāsiem pa jaunam. Grūti noteikt, kad. Vienkāršāk ir uz vietas pārdot. Pasūtīt kartiņas, ja tu nepasūti neko citu, ir baigi neizdevīgi. Kartiņas pašas cena nav liela, un tad pa lielam tu beigās, ja tu gribi vienu kartiņu, tu vairāk samaksā par piegādi nekā par pašu kartiņu, vai arī precīzi tikpat daudz. Piemēram, Latvijas pastu man sanāk maksāt tikpat daudz, lai nosūtītu kartiņu kartona atploksnē. Apliņu kartonu aploksnē, lai viņi droši nonāktu līdz galam, nevis kaut kāda saburzīta, izmirkus un vēl neskāda, tad jā, man sanāk samaksāt tikpat daudz, cik ir kartiņas cena. Kas beigās nav izdevīgi ne pircējiem, ne man. Man negribās likt milzīgu piegādes cenu tādai mazai lietiņai. Nākotnē gribu pievērsties arī vairāk šūšanai. Man noteikti vajag jaunu gludekli. Šis man ir no koju laikiem. Tas ir vismaz 10 vairāk gadus. Jā. Es biju domājusi printēt jaunas birkas, bet es atradu kaut kādas tukšās no vecajām un arī kaut kādas pilnās ar visu aprakstu. Es laikam sarakstīšu ar rokām uz šitām.
tā ir Agija. Viņa taisa superīgas dinozauriņus un vēl visāds brīnums. Rītīgi smuks. Ievilk līdzi sev tirdziņā. Labrīt, ir pirmdienas rīts. Pēc tirdziņas rītīgi pārgoru. Un man nebija spēks to ierakstīt. Mani mērķi bija... Es kaut kur YouTube skatoties tirdziņu vlogus un vēl visādi līdzīgi tipu saturu. Atradu vienu meiteni, kas runā par to, ka viņi parasti tirdziņiem uzstāda mērķus. Un man patika šī ideja. Tas ir mans pirmais mērķis. Viņa teica, tas pirmais mērķis jābūt mazam, viegli sasniedzamam. Manā gadījumā mans pirmais mērķis bija 10 eiro. 4 eiro, kas ir telts vieta, un 6 tīri tas plēm, ko es teorētiski arī uz vietas iztērētu. Plus mīnus, šoreiz tie bija mazāk, bet noprojos 10 eiro sasniegt teorijā, ar kādiem pāris produktiem vai vienu produktu, es to varu izdarīt. Tad nākamais mērķis jau tāds, ka tu jūties labi par to, ka tu jūties ļoti labi par sasniegto. Un to mērķi es nesasniedzu. To es biju uzstādījusi sev 100 eiro, kas bija, riktīgi forši, bet nesanāca. Un tad trešais mērķis, nereālais mērķis, uz kur vienkārši tikties. Manā gadījumā tas bija izpārdot visu. Izpārdot visu, pat bijuši 537 eiro. Mazāk, ja es izpārdotu daudzas lietas uz pēc 2 maksā mazāk. Man bija dažas lietas, kas bija pēc 2 maksā mazāk, bet šis nebija mans sliktākais tirdziņš, nebija arī mans labākais tirdziņš. Ņemot vērā, ka te pēdās pie mājām, un plus man bija superīga kompānija, es pieaicināju Agiju, kas ir Dīvni style, tā kā viņa taisa dinozauru, vienradžu, zaķu, jaciņas un džemprīši arī ir, bet rītīgi forši, un man bija prieks viņu ievilināt tirdziņā. Man bija prieks, ka viņi piekrita uz nākamo braukt ar mani, jo kopumā tā diena palika daudzreiz foršāka, un tas tāds bonus, ka vispār kaut kas izdevās. Bet, jā, es kopā ietirgoju 33 eiro, tad mīnusā vēl tie 4, tas būtu 29. Man pietrūktu vēl 10 eiro, un tad es būtu atcitusi visu, ko es pasūtīju speciāli priekš tirdziņa, kas bija iepakojums, tas ir maisiņi, labi, tur daļa, varbūt arī nē. Ja es neieskaitu tajā pasūtījumā kastes, kas man arī bija kopā ar maisiņiem vācīgi atnāc, tad es esmu atpelnījusi visu, ko es nopirku tirdziņiem. Ja es ieskaitu tās kastes, kas bija pasūtījumā, tad man pietrūkst vēl 10 eiro, bet pēc 2 nedēļām ir vēl viens tirdziņš. Tā kā redzēs, kā tad ies. Tad jau tiekamies nākamajā vlogā. Aiziet piedzīvojumos!